piedodiet, meitenes, šī ir draudze, kuru sievietēm tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, un viss tiek ļoti godāts un celts, sapsīt. Vīrieši bieži vien ēnā paliek. Bet tā ir patiesība par sievietēm. Es tev pateikšu kaut ko tādu, no kā tā noģības, bet, zini, citi mēdz apvainoties. Bet es jau teicu, vēlams lieto daudz ko, dažādi kaut kādas manas izteiciens, kuri ir patiesi. Viņi ir patiesi šie izteicieni. Viņi ir reizēm skari, viņi ir patiesi. Un, ja mums tas neaizies, nu, diemžēl mēs nevaram realizēties normāli. Es tev pateikšu. Sieviete bez stipra vīrieša ir absolūta nulle. Absolūta nulle. Nekas. Un lūk, viss tas, ko kultivē šodien. Lūdzu, instruktori, 2 meitenes. Tas jau ir armijā meitenes. Nu, kas tā pa valsti? Tad jau tiešām Krievija pārņems Eiropu. Ja Eiropā būs šādas vērtības, tie nav karotāji. Tas jau nav spēks. Sieviete bez stipriem vīriešiem ir nulle. Atceries to. Bet ko darīt? Saprot, es tev nedaudz gribu paskaidrot sīkāk, lai nav tā, ka vai es aprecēju nulli un tagad man ir problēma. Redzi, gan tai nullē, gan tevi ir jānāk draudzē, kuru vada nevis stipra meitene, bet stiprs vīrietis. Amen! Un man pilnīgi vienalga, ko tie liberāļi lieto tādas teicienas kā alfa tēviņš, un viņam vajadzīgs ir tas, un viņam vajadzīgs ir šitas. Es dzirdēju tādas, ja, tur tādas alfa tēviņi, un liberālie psihologi izdomā tādas, lai kaut kā pazemotu vai kaut kā izšaubītu. Ja. Tā ir iekārtots, tā Dievs ir iekārtojis, vai gribi saki, daba iekārtojis. Citādi nav iespējams. Un nevajag man tos piemērus minēt par Anglijas karalieni, viņi nomira tāpat kā visi citi. Anglijas karaliene neko nespētu, jo viņa apkārt nebūtu, kas vada šo Angliju stipri vīrieši. Nekur augstākos ešalonos nevar būt sievietes, un viņas arī nav. Tev beidzot laiks ir saprast, ka mēs dzīvojam vīriešu pasaulē. Vīriešu pasaulē. Sieviete krīzes brīžos, viņa nav spējīga savu dzīvi vadīt. Ja viņai nav blakus vīrietis, kurš spēj pateikt, kurā virzienā doties, draugi, nav iespējams tas, lai cik viņai pašai nešķist, cik viņa stiprai. Un neviena sieviete, kas izdomājusi, ka viņa cels savu vīru, tu nevar pacelt savu vīru, mācītājs var pacelt tavu vīru.